Kāzu dāvana. 3. dienā bija kāzas Kānā Galilejā, un Jēzus māte bija tur. Bet arī Jēzus un viņa mācekļi bija aicināti kāzās. Kad nu pietrūka vīna, Jēzus māte saka viņam: viņiem nav vīna. Jēzus saka tai: kas man ar tevi, sieva? Mana stunda vēl nav nākusi. Tas ir tik jauki, ka Jēzus savu pirmo brīnumu paveica kāzās, pārvēršot apmēram 600 litrus ūdens vīnā. Lieliska kāzu dāvana, vai ne? Tomēr šai stāstā ieskanas arī kāda tumša nots. Marijai Jēzus saka: mana stunda vēl nav nākusi. Tieši šādus vārdus viņš lieto arī citreiz, runājot par savām paredzamajām ciešanām un nāvi. Bet kāds gan krustam ir sakars ar vīnu, kas tiek pasniegts kāzās? Bībelē vairākās vietās lasām līdzību par kāzu mielastu, un Dievs to lieto aprakstot laiku, kad visi viņa mīļie bērni būs atvesti mājās, lai kopā ar viņu dalītu dzīvi mūžībā. Tas būs svētku un līgsmības laiks, un vīns šajā stāstā simbolizē laimi. Bet vīnu nevar iegūt, ja pirms tam netiek izspiestas vīnogas, un no vīnogu skatu punkta vīna darīšana ir diezgan sāpīgs process. Jēzus ne brīdi nebija aizmirsis, kādi pārbaudījumi viņu sagaida, un to mums caur praviešiem atklāja svētais gars. Bet tas kungs bija lēmis viņu satriekt ar ciešanām. Kad viņš nodos savu dvēseli par salīdzinājuma upuri, viņš redzēs izaugam jaunu dzimumu un dzīvos ilgi. Nav brīnums, kā arī kāzās viņa domas kavējas pie krusta. Un tomēr, neskatoties uz to, viņš dodas savā ceļā nešauboties, varētu pat teikt ar prieku, lai mēs varētu saņemt šo brīnišķīgo dāvanu. Un kā vienmēr, viņš dod mums pārējiem jaunu dzīvi, prieku un pestīšanu. Paldies tev, mīļais kungs, par tavu neizmērojamo mīlestību. Āmen!